Ir 1 minūte pārpulksten 9. Kristīna, pagriezies man. Kristīna izskatās ļoti īpaši. Visi tie, kas skatās La Telekom digitālajā televīzijā Radio 101 vai arī ir pieslēgušies www.radio101.lv video tiešraidē, var redzēt, ka Kristīnas izskatā kaut kas ir mainījies. Visi tie, kas negrib neko skatīties, bet kur dzīvojas internetā, tur es tūlīt ar ievietošu Kristīnas īpašo izskatu. Kristīna izskatās īpaši viena iemesla dēļ, tāpēc, ka pie mums ciemos ir atnācis Dmitrijs Ščegoļevs. Dmitrij, labrīt! Labrīt! Dmitrij, es vienmēr prasu cilvēkiem, kur pirmoreiz atnāk ciemos pie mums uz brokastīm, 140 zīmēs tavu vizītkarti. 140 rakstu zīmēs. Jā, skaidrs. Es tavā vietā teiktu 3D. Jā. 3D. Es esmu nelabojams optimists, laikam. Īsāk. Bet 2009. gadā tavā nelabojamajā optimismā arī profesionālajā CV ienāca 3D pirms 10 gadiem. Ja man saka 3D, pirmā lieta, ko es atceros pirms 10 gadiem, es Londonā nonācu IMAX kinoteātrī. Es noskatījos filmu par kādiem tur zombijiem. Bija jābrauk apkārt. Tad es atbraucu mājās un stāstīju, ka es esmu bijis IMAX kinoteātrī. Un man tolaik es studēju pirmajā kursā kinoteoriju un visi mani kursbiedri skatījās lielām acīm uz mani. Un tad es stāstīju, kā es tur liku tās brilles virsū un kā es visu skatījos. Un pasties, nepagāja ne 5-6 gadi un pēkšņi 3D ir kļuvusi par modes kliedzienu vai arī Hollywoods atrisinājumu tam, ko lai dara tagad ar lielo pirātismu. Bet kā tu satiki 3D? Es piedzimu Ļeņingradā, Pēterburgā tagad, un tur bija 3D kinoteātris. Tas nebija tas stereo kinoteātris? Jā, bija uz Nevski prospekta, bija tāds kinoteātris. Un, diemžēl, tur ripoja visu laiku 3 vai 4 filmas, cik gadus es dzīvoju. Un tam man likās, ka kaut kā jocīgi, tik liela valsts un tik maz filmu, un kaut kā tas laikam bija iesēdies, un kad es no mārketinga pārslēdos uz tādām audiovizuālām lietām tieši 2009. gadā. Es izdomāju, ka jātais 3D. Tur bija kā reiz tāds liels vilnis no Avatāra, vēl tāds pacēlums. Protams, ka dažādi gāja, bet tik tālu mēs esam tur. Uztaisīt fotoalbumus, uztaisījām animāciju, tagad uztaisījām daudz ko. Staro Rīga pagājušajā gadā jums bija viens liels projekts, tu esi nodibinājis Parus Studio, tā sauc to kompāniju, kurā tu darbojies. Klau, par to Staro Rīgu, kas tas bija tiem cilvēkiem, kas staigāja apkārt pagājušajā gada festivāla laikā un kas redzēja, varbūt tur jau nebija autoru vārdu uzvārdu, nebija rakstīti blakām. Cilvēki iespējams neatcerās, bet kas bija tas tavs darbs? Mēs atklājām priekš sevis 2 gadus atpakaļ Kinect lietas, sapratām, ka viņi diezgan forši attīstās un viņas var publiski tā forši ieperformēt. Kinect, tātad kustību sensori, ar kuru palīdzību var mainīt redzamo bildi. Jā, reālā laikā. Respektīvi pienāc un kaut ko tur dara. Tas nākotnē, Kristīna, tas izpaudīsies apmēram tā, ka tu sadzīvēs, tev varētu to izstādīt, ka televizorā tu pārslēdz programmu nevis ar pultu, bet skaidrs. Tas tālāk, tālāk, pacīt uz priekšu. Samazināt, palielināt. Principā, tehnoloģijas ir tas, ko rāda fantastikas filmās, ka viņi tur kaut ko tur visādos ekrānos Es domāju, ka Dmitrijs, tāpat kā es jau tev varētu vadēt, ka tā ir diezgan netālu fantastika. Droši vien, jā. Prototipi ir, bet tagad jautājums, kad kļūst lētāk un pieejamāk. Skaidrēt, jā, bet tātad šī Staro Rīga, kas tas bija? Tas bija tāds publiskā Kinect performance, kur cilvēki, principā vairāk cilvēki vienlaicīgi var iesaistīties, kaut ko darīt ar bildi. Varētu dejot, performēties, kaut ko tur griezt, spēlēt bumbu. Respektīvi tā kaut kā. Tagad klāt nākamais projekts Baltā nakts jau šajā sestdienā Kronvalda parkā. Ko jūs tur esat sadomājuši? Tas izklausās diezgan ambiciozi un diezgan dūli. Pastāst par to. Jā, mēs gribējām uztaisīt tādu mazu teltiņu ar kaut kādiem interaktīviem prikoliem. Sākās attīstība un mēs esam tādā lielā teltī. Mums ir vairākas tehnoloģijas sabāztas iekšā. Tas pats Kinects būs publisks. Mēs viņu nosaucam par glābi Latvijas politiku. Respektīvi, tad cilvēki varēs iet un glābt, paskatīties. Diezgan tāds interesants kontents ir. Un šoreiz mēs spēlējam ar augmented reality, tā saucam paplašināta realitāte. Arī diezgan tāds sarežģīts tehnisks risinājums, bet tāpā multimediju kafejnīca līdz ar to. Tā varēs iedzert kafiju, uzēst interaktīvo kūku.
Un es saprotu, ka ik pa laikam varēs arī sajaukt, ka tas, kas liekas, ka ir reāls, tas būs interaktīvs. Tāda ir tā ideja, jā. Un to, kas ir interaktīvs, tas pēkšņi var izrādīties, ka tas ir reāls. Jūs vienkārši čakarējat cilvēkus. Ko lai dara? Smagi laiki, jā. Nē, tur ir tā lieta, ka mūsdienu tehnoloģijas palīdz paplašināt realitāti un ceļot laikā un Paklāt, tas posmā. Jau pēc Matrixa izklausās riktīgi. Man arī bail īstenībā, ka kaut ko dara, nekad nezinu, kā tas izvēršās. Bet, ja kādam no rīta galīgi nestrādās smadzenes, viņš prasa, kur ir Kronvalda parks. Kronvalda parks, draugi mīļie, ir tur, kur ir kongresnams, kur ir piramīdas, stikla piramīdas un strūklaka. Kurā galā jūs būsiet? Jo tur pa vidu ir vēl parkam sanāk, ka pa vidu ir rūpīti. Mēs būsim tieši pie Kronvalda, pie kongresa nama. Tur ir piemineklis, tāda rotunda, es nezinu, celtne, kupola, jā, izviņas uzreiz. Tagad tur ceļu krustceles no visām pusēm var redzēt, un ja jūs redzēs tādu zilu lielu tādu. Šoreiz Baltijā naktī tā kopsaucējs un kopējā tēma ir ēdienreizes. Uz paplātes. Jā, uz paplātes. Tad uz paplātes, ko parasti liekam? Parasti liekam ēdienu. Jums ir, es pats uzstāšos Baltijās brokastīs, kas būs pēc tam 5 no rīta pie Raņa pieminekļa. Bet ko jūs, kāpēc digitālās vakariņas? Kāpēc tieši vakariņas? Pirmkārt, naktas vakariņas, līdz brokastīm vēl dažas stundas. Vakariņās vienmēr tā forši pakavēties. Tur parasti, ja skatās tur Holivudas romantiskās filmas, kamīnas, tur vakariņas vēl kaut kāds. Un tā semantiska nozīme uz paplātes, kā mēs to sapratām, ka ne tikai ēdienreize, bet arī kaut kas, ko tu pasniedz tā, vienkārši tu vari paņemt. Kā krieviski saka, na bļudička, tā kaut kā tādā ziņā. Līdz ar to mums liekas, ka tādu vienkārši pasēdēšanu var padarīt plašāku, paplašināt tās iespējas, ko tu dari. Tad tu vari ne tikai apēst reālu kūku, es nezinu, bet tu vari arī apēst kaut kādas emocijas interesantas un paplašināt. Tu darīji tur, kur tu vēlies, nekustoties no vietas. Tas, nezinu, laika portāls, ja tā var teikt. Skaidrs. Un sanāk, ka tā vidē ieejot būs jāuzvēl kaut kādas speciālās brilles, ja? Nē. Nebūs. Nē. Tas nekādas brilles nav vajadzīgs. Bet vēl par 3D un brillēm man tomēr vēl pirms Dmitri mēs laižam tālākajās dienas gaitās. Es dikti gribēju pajautāt, kāda ir tava vīzija par to, kā 3D attīstīsies nākotnē. Tagad viņš ir diezgan fiks no kinoteātriem pārcēlās jau arī uz mājas kinozālēm. Es esmu dzirdējis kaut kādas dīvainas spriedumus par 3D bez brillēm. Vai tas ir tas nākamais līmenis, vai tu zini vēl kaut ko es nezinu? Tas ir nākamais līmenis. Principā, pagājušā gada parādījās vesela kaudze ar ekrāniem, kas rāda 3D bez brillēm. Tur pirmais visvienkāršākais ir LG telefons, ir planšetnieks jau ir, un tagad ir liels televizors, to šeit uztaisīja pagājušajā gadā. 55 colis tāds. Kvalitāte vēl tāda so-so, bet šogad vēl vairāk ražotāji uztaisījuši monitorus, vēl kaut ko, un principā es domāju, ka 2-3 gadu laikā brīļu televizoriem jāsāk pamazām aizvietoties ar šiem televizoriem. Tiešām? Jā. Tu vari nestaigties pirkt brīļu pagaidām tas maksā, protams, daudz, bet ar laiku tehnoloģija paliks lētāka un viss būs. Perfekti. Viss būs bez brīļiem. Perfekti. Pie kongresa nama sestdien, no cikiem varam sākt jau vietu skatīties brīnumus? No 6, tā kā oficiāla atklāšana, plus mīnus kaut kas. Tā kā varēs iet un ņemties, darīties, glābt politiku. Izglābsim. Mēģināt atcerēties, kur tu uzsāc brokastis, tā kā pabeidz vakariņas. Kaut kā tā. Tiekamies Baltijā naktī. Dmitrijs Čegoļevs atbildīgs par digitālajām vakariņām pie kongresa nama. Lielas paldies, Dmitrij, ka atnāci šorīt uz Radio 101 un lai veiksmīgi diena. Paldies, jums arī.